Tonight is a special topic. Šovakar ir īpaša tēma. It's called Grihastha Life in the Kali Yuga. Tātad ģimenes cilvēku dzīve Kali Jugas laikā. Vandeham Shri Guru Shri Jata Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raganatanvitam Tam Sajivam Sadaitam Savadutam Vadijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakanvitamscha Om Vishnu Padaya Krishna Vrestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Svaminiti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. So, I have been asked to speak on Grihastha life in the Kali Yuga. Mani lūdza pastāstīt par ģimenes veidošanu, ģimenes dzīvi Kali Jugas laikā. So, there are two types of Grihastha life. Ir divi veidi ģimenes cilvēki. There's Grihastha life Ir grihaskas and Grihamedhi life. un grihamedhi. Grihastha life means ashram. Grihaska dzīve nozīmē ašrams. If one makes Krishna the center of one's household life, that is called Grihastha life. Ja ģimenes cilvēki par savas ģimenes centru padara Krišnu, tad tā ir grihasku dzīve. If one makes sense gratification the center of one's household life, that is called Grihamedhi life. Bet ja cilvēki par savas ģimenes dzīves centru padara savu maņu apmierināšanu, tad tā ir grihamedhi dzīve. Grihamedhi life is the standard for Kali Yuga. Un grihamedhi dzīves veids, tas ir tipisks Kali Jugai. So to become Grihastha, that means to be different than the nature of the age of Kali. Un kļūt par grihasku nozīmē, ka jākļūst ir atšķirīgiem no tā dzīves veida, kas ir Kali Jugā. In every species of life, it is Grihamedhi life, based on sense gratification. Visi dzīvo būtņu dažādu sugu dzīves veidi balstās uz grihamedhi dzīves veidu, tātad apmierināt savas maņas. The male-female relationship is based on sense gratification. Vīrieša un sievietes attiecības balstās uz maņu apmierināšanu. So one may ask, well, what's wrong with that? Isn't that natural? Un kāds varētu teikt, bet kas tur slikts, vai tad tas nav dabiski? Well, the fact is we're not these bodies. Fakts ir tāds, ka mēs neesam šie ķermeņi. So if you base your life on sense gratification, Un ja jūs balstāt savu dzīvi uz savu maņu apmierināšanu, this means you're basing your life on the false premise that I am this body. tas nozīmē, ka jūs balstāt savu dzīvi uz nepareizu pieņēmumu, ka es esmu šis ķermenis. In other words, Grihamedhi life means you're living a lie. Un citiem vārdiem sakot, grihamedhi dzīvesveids nozīmē, ka jūs dzīvojat melus. So if you live a lie, you can't really be happy. Un dzīvojot melīgu dzīvesveidu, jūs nevarat būt laimīgs. You can only be happy when you live a life based on truth. Jūs varat būt laimīgi tikai tad, ja jūsu dzīve balstās uz patiesību. The difficulty is we live in an age when everybody is lying. Lying is considered the standard of how to be successful. Un problēma ir tāda, ka mēs dzīvojam laikmetā, kad viss ir balstīts uz meliem, un melošana ir kļuvusi par šī laikmeta tādu standartu. The one who is the most expert liar, they become prime minister. Un, lai kļūtu sekmīgam, ir jātic, ka cilvēkam ir jāmelo, un tas, kurš ir visvairāk melo, tas, piemēram, kļūst par premjerministru. So in this age, it appears that actually lying is better than being honest. Un izskatās, ka šajā laikmetā cilvēkiem ir tāds priekšstats, ka melot ir labāk nekā būt patiesam.
But that's only apparently. It's not really true like that. Bet tas tikai tā izskatās, un tas tā nav patiesībā. One who lives in harmony with the reality, the underlying reality, that's the true enlightened, happy person. Un tikai tas, kas dzīvo saskaņā ar realitāti, tikai tas var būt laimīgs. So grihastha life means a married couple who understand the underlying spiritual reality of existence. Un grihastha dzīves, tas nozīmē, tas ir precēts pāris, kas saprot, ka visas dzīves pamatā ir the underlying spiritual reality. Ka viņi saprot, ka visas dzīves pamatā tomēr ir garīgā realitāte. They base their lives on pleasing Krishna. Un viņi balsta savu dzīvi uz Krišnas iepriecināšanu. Instead of pleasing their senses. Tā vietā, lai iepriecinātu savas maņas, sajūtas. Sense gratification means I'm trying to make myself the center. Maņu apmierināšana nozīmē, ka es cenšos nolikt sevi centrā. Even in a married life, this becomes a problem. Un pat ģimenes dzīvē tā kļūst par problēmu. The husband wants to make himself the center of the relationship. Un vīrs cenšas attiecībās dominēt un būt centrā. The wife wants to make herself the center of the relationship. Savukārt sieva cenšas būt šajās attiecībās arī centrā. And then the kids, they come along and they want to make themselves the center of the relationship. Un tad, kad nāk pasaulē bērni, tad bērni cenšas Therefore the sparks fly. būt centrā un rezultātā dzirkstelis šķīst. And the families break. Un ģimenes sabrūk, Divorce. izšķirās. And even ghastly murder scenes. Un pat ir šausmīgas dažādas, teiksim, slepkavību ainas dažkārt vērojamas. Because everyone is trying to make themselves the center of the relationship. Kāpēc? Tāpēc, ka katrs cenšas šajās attiecībās būt centrā. The psychologists should take advantage of this science of Krishna consciousness. Psihologiem vajadzētu izmantot tās priekšrocības, ko sniedz Krišnas apziņa. There are psychologists who specialize on marriage counseling. Ir speciālisti, psihologi, kas tieši specializējās un dod padomus precētiem cilvēkiem. They should read Prabhupada's books very carefully. Viņiem vajadzētu ļoti uzmanīgi lasīt Prabhupādas grāmatas, Because then they can give perfect information of how to make family life perfect. jo tad viņi varētu saņemt pilnīgi informāciju par to, kā padarīt ģimenes dzīvi sekmīgu. Just imagine a pond. Piemēram, iedomājieties pond as a volume of Body water, of waters, body of water. Piemēram, iedomājieties dīķi. If I throw my rock into the pond, Ja es iemetu dīķī savu akmeni, then some ripples come out from that, ripples of waves come out from that rock. tāda apļveida viļņi tā rezultātā radīsies. If you throw your rock in the pond, Ja jūs iemetīsiet savu akmeni dīķī, then ripples come out, waves of ripples come out from your rock as well. un tad arī no tas jūsu akmenis radīs apļveida viļņus. So finally, at one point, those ripples will conflict with each other. Un kaut kādā mirklī šie viļņi saskriesies. But if I throw my rock and you throw your rock into exactly the same spot, Bet ja jūs iemetat savu akmeni līdz ar mani vienā un tajā pašā vietā, the waves become much more glorious tad viļņi kļūs daudz lielāki, cēlāki, and there's no conflict. un nebūs nekāda konflikta. So grihastha life means to find the common center point, Grihastha dzīve nozīmē atrast kopīgu centru, which is Krishna kas ir Krišna or God. vai Dievs. So if the husband tries to please Krishna by all of his activities in the family life, Ja vīrs ar visām savām darbībām ģimenes dzīvē cenšas iepriecināt Krišnu, and the wife also tries to please Krishna with all the activities of in her family activities, un ja arī sieva ar visām savām darbībām ģimenes dzīvē cenšas iepriecināt and Krišnu, the children are also taught to do everything for Krishna's pleasure, un ja arī bērni ir apmācīti darīt jebko par prieku Krišnam, then there is perfect harmony in the household life, and that is called grihastha life. tad ir pilnīga harmonija ģimenes dzīvē, un šādu ģimenes dzīvi sauc par grihasku dzīvi. Each family member is
helping the other family members to be Krishna conscious. Un katrs ģimenes loceklis palīdz citiem ģimenes locekļiem būt Krišnas apziņā. Everyone is working for the common goal of pleasing Krishna. Un ik viens darbojas kopīgā mērķa labad, iepriecināt Krišnu. And there's no divorce. Un nav nekādas šķiršanās. There's no agitation. Everything's very peaceful and happy. Un nav nekādu satraukumu. Visi ir ļoti mierīgi un laimīgi. So this is what you have to do if you want to have a Krishna conscious household life. Un tas ir, lūk, kas jums jādara, ja jūs vēlaties, lai jums būtu ģimenes dzīve Krišnas apziņā. Stop trying to be the center. Pārtrauciet, censties būt centrā. That this should be for my pleasure. Ka šim te ir jābūt man par prieku. Do everything for Krishna's pleasure. Dariet jebko Krišnam par prieku. And in such a family, the goddess of fortune will come and the family will be very blessed in so many ways, spiritually and materially. Un šādā ģimenē pilnīgi noteikti parādīsies veiksmes dieviete, labklājības dieviete, un šāda ģimene pilnīgi noteikti būs sekmīga kā garīgi, tā materiāli. So there's no reason for a family to break. Un nav nekāda iemesla ģimenei izšķirties. Formerly in India, there was no such thing as divorce. Agrāk Indijā nebija tādas jēdziena kā šķiršanās. During the British rule and Muslim rule, there was no divorce. Un kamēr Briti un musulmaņi valdīja Indijā, nebija tur šķiršanās. It was only after India got independence under Prime Minister Nehru that divorce law was introduced in India. Un tikai tad, kad Indija ieguva neatkarību un premjerministrs Nehru valdīja tur, tikai tad likums par šķiršanos. That means for 5,000 years of the Kali Yuga, even the previous, even for 5,000 years of Kali Yuga, there was no divorce in India. Tikai tad šis likums tika ieviests, un tad 5000 gadu laikā nebija tāda jēdziena šķiršanās Indijā. That's in the Kali Yuga. There was no divorce in India. Un tas ir runa par to, ka 5000 Kalijugas gadu Indijā What to nebija. speak of Dvapara Yuga, Treta Yuga, Satya Yuga, which is even more religious. Nebija šķiršanās, ko gan runāt par Dvapara jugu, Treta jugu un Satya jugu. This divorce principle is very, very degraded, animalistic principle. Šis šķiršanās princips ir ļoti degradējošs un dzīvniecisks princips. The government is not doing its job. Valdība neveic savus pienākumus. The government should be encouraging and helping the marriages to be successful. Valdībai vajadzētu sekmēt, lai laulības ir sekmīgas. By teaching the people how to be Krishna conscious. Un tas būtu jādara, mācot cilvēkiem būt Krišnas apziņā. The parliament should begin each session with kirtan. Parlamenta sanāksmēm vajadzētu sākties ar kirtaniem. The slaughterhouses should be closed. Un lopkautuves vajadzētu slēgt. Krishna consciousness should be taught in the public schools. Krišnas apziņa būtu jāmāca skolās. There should be Krishna conscious education. All the movies should be Krishna conscious. The radio should be Krishna conscious. Everything, the TV, everything should be Krishna conscious. Tad apmācībai vajadzētu būt Krišnas apziņas apmācībai, filmām vajadzētu būt par Krišnas apziņu, radio, televīzijai. People should understand the only way to be happy in life is to please Krishna. Un cilvēkiem vajadzētu saprast, ka vienīgais veids, kā būt laimīgiem, ir iepriecināt Krišnu. Any attempt to be happy besides pleasing Krishna is a shrama eva hi kevalam, a useless waste of time. Jebkuri centieni kļūt laimīgiem ārpus Krišnas iepriecināšanas ir vienkārši tukša laika šķiešana. So actually it's very difficult to be Krishna conscious now. Un patiesībā šobrīd ir diezgan grūti būt Krišnas apziņā. Governments are so polluted. Jo valdības ir tik ļoti piesārņotas. The movies are so degraded. Un filmas ir tik ļoti degradējošas. Simply gross sense gratification. Vienkārši rupja maņu apmierināšana. That people don't even know that you can be happy by having a loving relationship with God. Ka cilvēki pat nezin to, ka ir iespējams būt laimīgiem vienkārši, ja ir mīlestības pilnas attiecības ar Dievu. What sort of religion do they teach nowadays? Un kādu veidu reliģija gan māca šodien? It's selfish. Tā ir sautīga. Go to the church, go to the synagogue, go to the mosque and ask God to give you what you want for your sense gratification. Iet uz baznīcu, iet uz sinagogu, iet uz mošeju un lūg Dievu, lai tas piepilda jūsu materiālās vēlmes.
Where is the institution that's teaching pure bhakti? Kur ir tās institūts, kas māca tīru bhakti? Only here in ISKCON is pure bhakti being taught in its Tikai šeit, proper manner. ISKCONā tiek mācīts tīrs bhakti. Purely according to the principles of Lord Chaitanya and the Six Goswamis. Un tas notiek tīrā veidā saskaņā ar principiem, ko mācīja kungs Chaitanya un Seši Gosvami. Fully and completely according to the teachings of Srila Prabhupada. Un pilnībā saskaņā ar mācību, ko sniedz Srila Prabhupada. Therefore, people should take advantage of this science, Bhagavad Gita, as it is, given by Prabhupada. Un tāpēc cilvēkiem vajadzētu izmantot tās priekšrocības, ko mums sniedz Srīlas Prabhupādas dotā Bhagavad Gita tāda, kāda tā ir. This will bring perfect peace and harmony in the family. Un tā sniegs jums pilnīgu mieru un harmoniju ģimenē, in the community, un sabiedrībā, in Europe also, the visā Eiropā. Level. See, now it's getting so degraded. I mean, when the U.S. was formed back in the late 1700s, the late 18th century, when the USA was formed, they put God into their founding documents. Šobrīd sabiedrība ir ārkārtīgi degradējusies. Tajā laikā, kad tika dibinātas Amerikas Savienotās valstis 18. gadsimtā, tad tajos dibināšanas dokumentos Dievam tika ierādīta centrālā vieta. Even today on the US dollar it says, "In God we trust." Un pat šodien uz Amerikas dolāra ir rakstīts, mēs ticam Dievam. Now in the European Union, where is God mentioned? Un kur Eiropas Savienībā Dievs ir minēts? Does the euro say, "In God we trust"? Vai uz eiro ir rakstīts, ka mēs ticam Dievam? You see? And the modern day tendency is to completely eliminate God from society. Šī laika tāds tendence ir pilnībā atbrīvoties no Dieva jēdziena. And now in the US, the atheists are fighting in court to get God completely removed from the US also. They're fighting in the court for that. Un Amerikā arī ateisti tiesā cīnās par to, lai Amerikas Savienotu valstu teritorijā Dievs kā jēdziens vispār tiktu pazustu. A life without God is an animal life. That's a simply animal life. Dzīve bez Dieva tā vienkārši ir dzīvnieciska dzīve. A human being can never be happy living like an animal. Un cilvēks nekad nevar būt laimīgs dzīvojot kā dzīvnieks. An animal can live like an animal. What can he do? He's animal. Dzīvnieks var dzīvot kā dzīvnieks, jo ko viņš var darīt? Viņš ir dzīvnieks. But a human being can never be satisfied living like an animal. Bet savukārt cilvēks nekad nebūs apmierināts dzīvojot kā dzīvnieks. Because it's not natural. Tāpēc, ka tas nav dabiski. A fish is happy in the water because it's his natural environment. Zivs var būt laimīga tikai ūdenī, tāpēc, ka tā ir tās dabīgā vide. A human being is naturally meant to be a lover of God. Un cilvēks kā dzīvā būtne ir radīts tāpēc, lai viņam būtu attiecības, mīlestības pilnas attiecības ar Dievu. Without that spiritual aspect to his life is ruined. Un bez šī te garīgās dzīves aspekta cilvēka dzīve tiek sagrauta. His life is a complete failure. Un viņa dzīve ir pilnīgi izgāšanās. It doesn't matter how much money he has, how much power he has, how much prestige he has, how good looking he might be. It doesn't matter. Un nav svarīgi, cik daudz naudas viņam, kāda viņam ir ietekme, kāds prestižs vai cik labi viņš izskatās. Nekādas nozīmes tam nav. Without God consciousness, nobody can be happy. Bez Dieva apziņas neviens nevar būt laimīgs. Therefore, this society, ISKCON, un tāpēc šī te kustība ISKCONs, the Hare Krishna movement, Hare Krishna kustība, is the most important institution to bring about welfare and happiness in the human society. Ir vissvarīgākā institūcija, lai sabiedrībā būtu labklājība. But unfortunately, the people don't recognize this movement. Bet, diemžēl, cilvēki neatzīst šo kustību. They're more interested in the atheists and the movie stars and the soccer stars than they are in Prabhupada. Viņus vairāk interesē dažādas filmu zvaigznes vai sporta zvaigznes nekā Prabhupada. So they may go to hell. That's their choice. Viņi varētu nonākt ellē, tā ir viņu izvēle. But at least we should not go to hell. Bet vismaz mums nevajadzētu virzīties uz elli. We don't depend on popular vote to follow Srila Prabhupada. We don't depend on popular vote.
Okay, mēs neesam atkarīgi no sabiedrības viedokļa. That we have to do what, this is the days of democracy, we have to do what the populace, the general people want. Mums nav jādara, jāsako idejai par to, ka tagad ir demokrātija un jādara mums tas, ko vairākums vēlas. The general populace are ignorant fools. Jo lielākā daļa sabiedrības ir muļķi neziņā. Adolf Hitler was elected by popular vote to be the leader of Germany. Adolfs Hitlers, sabiedrība viņu ievēlēja par Vācijas vadoni. So popular vote is the pastime of fools. Un tāda sabiedrības viedoklis, tas ir muļķu laika pavadīšanas veids. As confirmed in the Bhagavatam. Kā to apstiprina Bhagavatam. Shva vidvada ushtra kadai sangsutak purushak pashu na jatta karma pato peto jatu nama gadagrajaha. Those men who are like dogs, hogs, camels, and asses. Tie cilvēki, kas ir līdzīgi suņiem, cūkām, kamieļiem un ēzeļiem. Praise those men who do not listen to the transcendental pastimes of Lord Shri Krishna. Tie slavē tos cilvēkus, kas neklausās uz Šrī Krišnas vārdos vai vēstījumā. The deliverer from all evils. Tas, kurš atbrīvo no visiem ļaunumiem. So, who will they vote for? Un par ko tad viņi balso? When you gather all the dogs together at the on voting day, who will the dogs vote for? Iedomājieties, ja jūs vēlēšanu dienā savāktu visus suņus un aicinātu viņus balsot, par ko gan viņi balsotu? They'll vote for a big dog, that's all. Viņi balsot par lielu suni, tas arī viss. Sabaka. Vote for a big sabaka, you see. Big dog, you see. And you get all the hogs together, you see. Un ja jūs cūkas savāktu kopā, who will they vote for? A big hog. Ko tad viņi ievēlētu? Lielu cūku. You see. And you get the asses together, who will they vote for? Un ēzeļiem sanākot kopā, kāds būtu balsojuma iznākums? Big asiol. Liels ēzelis. And the camels? Un kamieļiem? Who will they vote for? A big verblut. Jā, big camel. You see. Par lielu ēzeli viņi balsotu. Par lielu kamieli. So we're not interested in the dogs, hogs, camels, and asses votes. Mums neinteresē, kā balso suņi, cūkas, ēzeļi un kamieļi. We don't want to follow the dogs, hogs, camels, and asses. Un mēs nevēlamies sekot suņiem, cūkām, kamieļiem un ēzeļiem. We want to follow the great acharyas. Mēs vēlamies sekot diženiem ačāriem. Who guided the Vedic civilization for thousands and millions of years. Kas ir vadījuši vedisko civilizāciju tūkstošiem un miljoniem gadu. Srila Vyasadeva. We want to follow such great acharyas. Kā piemēram Srila Vyasadeva, tādam diženam ačāriem mēs vēlamies sekot. If we follow the acharya marg, the path of the acharyas. Mēs sekojam ačāriju ceļam. Then we can live happy, prosperous lives in this world. Kad mēs varam dzīvot laimīgas un labklājīgas dzīves šajā pasaulē. And at the end, back to home, back to God. Un beigās atgriezties mājās pie Dieva. Therefore, we will follow Bhagavad Gita. Un tāpēc mēs sekojam Bhagavad Gītai. We will not follow CNN. Mēs nesekojam CNN. In this way, we can have very nice grahastha life. Un tādā veidā mums var būt brīnišķīga ģimenes dzīve. A very nice brahmachari life. Vai brīnišķīga brahmachari dzīve. Nice vanaprastha life. Brīnišķīga vanaprasthas dzīve. Nice sannyas life, you see. Un brīnišķīga sannyasa dzīve. Krishna consciousness. Krišnas apziņa. This is the formula of how to be happy. Tā ir formula, kā būt laimīgam. So please follow this path of Krishna. Lūdzu, sekojiet šim Krišnas ceļam. And be happy. Un esiet laimīgi. That is our request. Tas ir mūsu lūgums. So are there any questions? Vai ir kādi jautājumi? Where do you plan to go next? Where do you plan to go next? Lithuania. Uz kurien jūs dosieties tālāk? Lietuva. And then to Russia. Un And then back to Lithuania. Un tad uz Krieviju, tad atpakaļ And then to the US. Lietuvu, tad Amerika, And then to Mauritius. vai Maurīcijas salas, And then to South Africa. Dienvidāfrika, And then to China. tad uz Ķīnu, And Malaysia. Malaiziju,
and then to Australia, tad uz Austrāliju, and then back to the U.S., atpakaļ uz Ameriku, and then to India. tad, No, and then back to the Summer Baltic Festival, tad vēl uz Baltijas vasaras festivālu, and then back to the U.S., tad atkal uz Indiju, uz and then Ameriku, to Vrindavan, tad uz Vrindāvanu, and then back, and then to Poland, tad Polija, back to Lithuania, Lietuva uz atpakaļ uz and back Lietuvu to Riga. un atpakaļ uz Rīgu. And you remember all that just like that. Yes, yes. Un jūs to atceraties. Ja? Yeah, when you're serving Krishna, it becomes ecstatic. Un tad, kad tu kalpo Krišnam, tas ir ekstātiski. Whether you stay in one place or you travel, Krishna consciousness is ecstatic. Tad, kad tu esi vienā vietā vai ceļo, Krišnas apziņa, tā ir ekstāze. You live a life of bliss every day. You get up early, you chant Hare Krishna, Katru dienu ir svētlaimes pilna, un tu you study celies some no rīta, scripture, skandē Hare Krišna, tad studē offer rakstus, your food to Krishna. piedāvā ēdienu Krišnam. I was happy also. I was a working man. I had a job. I was also happy then. Un arī tad, kad es strādāju, arī tad es biju laimīgs. I was a computer programmer. Es biju datorprogrammētājs, I would get up and chant my rounds and go to Mangalarti. bet es vienalga, kad cēlos, gāju uz Mangalārati un skaitīju apļus. And go to the Bhagavatam class, and then I would go to work, and I would come home in the evening and have Krishna conscious program in our home. Un tāpat es nācu vispirms uz Bhagavatam lekcijām, pēc tam gāju uz darbu, un tad vakarā pēc darba man bija Krišnas apziņai veltītas programma mājās. As a brahmachari, I was happy. Es biju laimīgs kā brahmachari, As a grahastha, I was happy. es kā brihasta biju And laimīgs, now as a vanaprastha, I'm happy. un So tagad kā vanaprasa in esmu any order, laimīgs. one can be happy. You just have to make Krishna the center, that's all. Jebkurā dzīves posmā jūs varat būt laimīgs, ja centrā ir Krišna. It's not difficult. You just have to give up the idea of gratifying your senses. You have to gratify Krishna instead of your senses. That's Tas nav grūti. Jums vienkārši jāatmet tā ideja, tā vēlme apmierināt savas sajūtas, savas maņas, bet jāapmierina Krišna. Krishna won't let you starve. He'll make sure, if you're doing everything to please him, he'll make sure you have a nice place to stay, you have food to eat. He'll cover all your necessities. Ja jūs darīsiet visu, lai iepriecinātu Krišnu, nešaubieties, viņš parūpēsies par to, lai jums būtu jauka vieta, kur dzīvot, lai jums būtu ko ēst. It's not difficult. Tas nav grūti. Simply one has to be sincere to please God, that's all. Cilvēkam vienkārši jābūt ir patiesam savos centienos iepriecināt Dievu. Any other questions? Vēl jautājumi? Вы можете по-русски задавать, я переведу. Everyone is satisfied? Visi ir apmierināti? Could you at some point make a break and get some time to go to Dublin? Right, okay, I'll rephrase that. Would you go to Dublin at any stage? He is asking, would you go to Dublin? That is in Ireland. Yes, I'm familiar with Dublin. Our schedule is so tight right now. It's difficult to add more places to our itinerary. Šobrīd tas grafiks ir tik ļoti ciešs un tik ļoti piesātināts, ka pagaidām nav man iespējas izrauties uz I've been Īriju. invited already to Ireland. That we have that island, that little, what is it called, Inishnath. There's an island we have there also. I've been invited to come to that island. Oh yeah, there is a place there. So I've been invited to Ireland already, but it's just, and I have a good relationship with your GBC man there, Pragosh Prabhu. I mean, I just don't have enough time. I'm so busy with I got so many preaching places around the world. It's hard to squeeze a new one in nowadays. Mani jau aicināja uz Īriju, bet diemžēl man ir tik daudz vietās, man ir jābūt, kur es apņēmies sludināt, ka man nav iespēja šobrīd iekļaut Īriju savā turnejā. Riga is grandfathered in from the days when I first started traveling. Rīga manā turnejā ir kopš pašiem pirmsākumiem, kad es vispār iesāku ceļot. But to add something new now is difficult because we're traveling so many months out of the year. Bet šobrīd kaut ko pielikt klāt ir grūti, jo mēs tik daudz mēnešus ceļojam. But if they make a really good offer, we might come to Dublin. Bet, ja viņi izdarīs labu piedāvājumu, mēs varētu būt arī ierasties Nice Dublinā. lecture program and nice donation for the airfare. Yeah, we can consider Dublin. Anything else? Yeah. В начале лекции Махарадж сказал, что Кали-юга она основана на лжи, и самый большой
большой лжец. Скажите, пожалуйста. В начале лекции Махарадж сказал, что Кали-юга основана на лжи, и самый большой лжец — это премьер-министр. Но мы знаем, что Писания утверждают, что в Кали-югу последний добродетель, которая осталась, это правдивость. То есть нет больше чистоты, милосердия, аскетизма там. И как тогда вот это понимать утверждение? То есть это как бы последний stulp религии, правдивости в Кали-юgu. Skolotājs teica, ka šajā laikā viss Kali-jugā viss balstās uz meliem, bet savukārt veidu rakstos ir teikts, ka patiesīgums ir pēdējais, kas ir palicis no 4 principiem. Tad kā to saprast? You mentioned that in Kali-yuga everything is based on lie. But at the same time, it is said that in Kali Yuga, truthfulness is the only principle that is left. Then, how to understand your statement? Then, yes, but if you look carefully at that description, truthfulness is the last leg of but it's wavering, it's shaking. Jā, bet ja jūs uzmanīgi paskatīsieties aprakstā par Kali Yugu, jā, tā ir pēdējā 4. kāja, bet tā kāja jau trīc. And Srila Prabhupada explains that truthfulness is being destroyed by the lying propaganda of the politicians. Un Prabhupada izskaidro, ka patiesīgums tiek iznīcināts dēļ politiķu melu pilnās propagandas. For example, piemēram, this former President Bill Clinton. Piemēram, bijušais prezidents Bills Clintons. He was having illicit sex with some unmarried woman in the Oval Office of the White House. Viņam bija seksuālas attiecības ar neprecētu sievieti Baltajā namā. And it was exposed, and he went to court over this whole thing. Un tas tika atklāts, un lieta nonāca tiesā. Under oath, he lied and said he didn't touch the woman at all. Un viņš zvērēja, tātad liekot roku uz Bībeli, sanāk, ka tas President of the United States lied under oath in court. Ka viņš zvērēja pie Bībeles, ka viņam nav bijušas nekādas attiecības. So what kind of impact does that have on the society? Un kādu iespēju tas atstāja uz sabiedrību? When the president himself, under oath in court, tells a blatant lie. Ja pats prezidents zvēr un saka klājus melus. It destroys truthfulness in the society. Un tas iznīcina patiesīgumu sabiedrībā. So yes, there's a little bit of respect for truthfulness still, just like this famous cyclist, I forget his name, that Lance Armstrong. He lied that he wasn't using performance-enhancing drugs to win all those races in France. And because he lied, he became shamed, publicly shamed, he became like a bad name all over the United States because he lied. And so there's still some respect for honesty. Jā, joprojām ir zināms respekts sabiedrībā attiecībā uz patiesīgumu. Piemēram, ir daudzkārtējais velo čempions Armstrongs, kurš kļuva par čempionu daudzkārtēji Tour de France balstoties, viņš lietoja tos dopingu, jā, bet viņš noliedz to, ka viņš būtu lietojis dopingu un sabiedrībā bija milzīgs nosodījums tam. But the politicians are leading the way to destroy whatever honesty is left in the world. Bet tieši tie ir politiķi, kas ved to ceļu, pa kuru ejot, jebkurš patiesīgums tiek iznīcināts. They tell so many lies to get into office. Viņi tik daudz melo, lai tikai iegūtu savus krēslus. And they don't keep their word once they're elected. Un tad, kad viņus ievēl, tad viņi netur savu vārdu. And people just expect it. Un cilvēki vienkārši tos gaida velti. What can you do? That's just the way it goes. You know? Un ko jūs varat izdarīt? Neko. That's true in the U.S. I'm sure it's true everywhere else too. Un tas ir spēkā Amerikas Savienotajās valstīs, un es ticu, ka tas ir spēkā visur citur arī. So yes, there is some respect for honesty, but it's going away very quickly. Jā, vēl ir zinām cieņa attiecībā pret patiesīgumu, bet tas arvien tas izzūd. Any other question? Does that satisfy you? Vai tas atbildēja? Yeah. So here we speak the truth. Šeit mēs runājam taisnību. Brahman means the one who speaks the truth. Brahmans nozīmē tas, kurš runā patiesību. Prabhupada says that Brahmana will even speak the truth to his enemy.
Un Prabhupāda teica, ka brāmanis teiks patiesību arī saviem ienaidniekiem. But nowadays, people, just like even the ministers in the churches, Kā piemēram arī tie, kas kalpo baznīcā, they can't speak the truth. viņi nevar runāt taisnību, patiesību. The minister is a paid position. Jo garīdznieks tā ir apmaksāts If he's postenis. too honest, he'll lose his job. Ja viņš būs pārāk godīgs, tad viņš zaudēs savu darbu. But a brahmana, a Krishna conscious brahmana, it's not a paid position. I'm not paid a salary for giving this lecture today. I don't receive any money for giving this lecture. Bet Krišnas brāmanis, kas ir Krišnas apziņā, viņš nav atkarīgs no naudas. Es, piemēram, šo lekciju nesniedzu tāpēc, ka man kāds kaut ko maksā. I'm simply doing it as a service to Prabhupada and a service to the people of Latvia. Es to daru kā kalpošanu Prabhupādam un kā kalpošanu Latvijas I'm iedzīvotājiem. just going to speak the truth, that's all. Un es You runāju may like it, you patiesību. may not like it, but I'm going to speak the truth. Jums var tā patikt, var tā nepatikt, bet es runāšu Because patiesību. I am not paid on a salary, I don't have to worry that you may not like my lecture. Un tā kā es neesmu atkarīgs no algas, tad es nesatraucos par to, vai jums patiks vai And nepatiks you'll fire lekcija. me if I don't give a lecture that you like. Un vai arī jūs atlaidīsiet mani? I'm not sitting here speaking to please you. Es neesmu šeit, lai runātu, lai izpatiktu vai iepriecinātu jūs. If the doctor tells you you're sick, you may not like to hear that. Kad jums ārsts saka, ka jūs esat slims, pat ja jūs negribat to dzirdēt. But it's his duty to tell you the truth. Otherwise, he's no good doctor. Bet tas ir viņa pienākums pateikt jums patiesību, savādāk, kas tas par ārstu. So the Brahmana class, they must speak the truth. Un brāmani, viņiem ir jārunā patiesība. Because the truth is the medicine which will cure all the ills of the society. Tāpēc, ka patiesība tās ir tās zāles, kas var izārstēt visas slimības sabiedrībā. Therefore, we speak the truth. Un tāpēc mēs runājam patiesību. And we hope that you'll take the medicine. Un mēs ceram, ka jūs pieņemsiet šīs zāles. Because if you do, Tāpēc, ka jūs tā darīsiet, you won't take birth again in this material world. jūs vairs nepiedzimsiet šajā materiālajā pasaulē. You go back home, back to Godhead. Jūs atgriezīsieties atpakaļ mājās pie Dieva. When you leave your body, you'll go to sleep and you'll wake up with Krishna. Un, kad jūs atstāsiet savu ķermeni, tas būs kā jūs iemiksiet un jūs pamodīsieties pie Krišnas. So we're going to go on speaking the truth. Un mēs turpināsim runāt patiesību. Even if you don't want to hear it, Un, ja jūs nevēlaties dzirdēt, pat ja jūs nevēlaties to dzirdēt. we're going to tell you that your sense gratification is nonsense. Un turpināsim teikt, ka jūsu tieksme apmierināt savas maņas, sajūtas ir bezjēdzība. The only way you're going to be happy is to take up a path of pure bhakti. The only way you'll be happy is to Un take up pure vienīgais bhakti. veids, kā jūs varat kļūt laimīgi, ir sākt iet pa bhaktī ceļu. Okay, we got maybe time for one more question. Mums varbūt laiks vēl vienam jautājumam. Yes. В Ведах говорится, что человек не должен становиться родителем, там, царем и так далее, если он не может привести своих родных или подчиненных к Богу. Что это означает привести именно к Богу? И почему раньше не давали посвящение женщинам и сейчас дают? Связаны ли Это эти второй вещи? вопрос Да. уже. Махарадж сказал один вопрос. Jautājums ir veidās ir teikts, ka tas cilvēks, kurš nevar aizvest savus padotos pie Dieva, nedrīkst kļūt par tēvu, valdnieku, vadītāju. Ko tas nozīmē? The Vedas says that one who can't lead his subordinates to God can be husband or father or leader. What does it mean? Cannot be though. Cannot be, yeah. That's right. Yes, this is a verse from the Bhagavatam, Guru Nasashat. It's a very nice shloka. Tas ir no Bhagavatam pants brīnišķīgs. Unless the guru, the leader, the husband, the mother, the friend, unless they can actually lead their dependent back to home, back to God, they should give up that position. Pants, kurš saka, ka guru, tēvs, valdnieks, draugs, ja viņš nevar tos, kas ir no viņa atkarīgi, aizvest pie Dieva, tad viņam ir jāatstāj savs ieņemamais stāvoklis. If a spiritual master cannot lead his disciples back to God,
should not be a spiritual master. Ja garīgais skolotājs nevar aizvest savus skolniekus pie Dieva, tad viņš nedrīkst būt garīgais If the skolotājs. prime minister is not able to lead the citizens of that country in such a way that they will go back to God, that prime minister should quit that position. Ja premjerministrs nevar vadīt savu valsti un savus padotos pilsoņus tādā veidā, ka viņi atgriežas pie Dieva, If tad you are viņš not- nedrīkst būt premjerministrs. If you are not qualified to lead your wife how to go back to God, you should not get married. Ja jūs nevarat savu sievu aizvest pie Dieva, tad jūs nedrīkstat stāties laulības attiecībās. And if you are married already, you shouldn't have any kids Un jūs jau esat precējušies, jums nedrīkst būt bērni, unless you're qualified to lead them back to home, back to God. ja vien jūs neesat gatavi aizvest viņus pie Dieva. That is the meaning of the verse. Tāda ir nozīme šim pantam. Okay, our time is up. Ar to mūsu laiks ir cauri šodien. And we thank you all very much for coming today. Un paldies visiem, kā atnācāt. Please take this message seriously. Pieņemiet lūdzu šo vēstījumu ļoti nopietni. Those who are married, how many of you are married? Raise your hand. Paceliet rokas, cik daudz ir precējušies. Okay. Please take please be grahastas and not grihamedis Lūdzu, esiet grihaskas, nevis grihamedi. by making Krishna the center of your married life, Un padariet Krišnu par savu laulības dzīves centru. not material sense gratification. Nevis materiālo vēlmi apmierināšanu. Srila Prabhupada ki jai. His Grace Srimad Sankarshan Dasati Hari Maharaj ki. Who would like a flower garland? Kurš vēl ziedvīt? Come, whoever wants to come first. Inet. Whoever comes first gets it. She already got one. She's getting two today.